Sveiki, mīļās dāmas! Šodien es jums parādīšu, kā izveidot šo diezgan košo un krāsaino make-upu, kurš, manuprāt, būs lieliski piemērots pavasarim. Sākšu ar Ingot acu bāzīti un uzklāšu to uz visu plakstiņa līdz uz acī. Klāšu viņu ar pirkstu. Bāzi uzklāšu nedaudz arī uz apakšējā plakstiņa gar skropstu līniju. Tālāk es ņemu šo 3 zīmulīti numuru 180. Sākšos ar ielotas līniju un ar atvērtu aci iezīmēšu šo ielotas līniju. Pavilkšu šo līniju ārējā malā nedaudz uz augšu. Tālāk ņemu šādu apaļu maziņu, diezgan stingru otiņu un ar viņas palīdzību izpludinu šo zīmulīti. Un cenšos nepludināt uz leju, lai paliek šī līnija izteikta. Tagad ar to pašu, ka 3 zīmulīti atjaunoju apakšējo līniju, par cik viņa nedaudz pazuda pludinot. Tagad es ņemu vēl vienu 3 zīmuli līdz 150. numuru un uzklāju šo lilā zīmuli ielotas līnijā. Un izpludinu šo līniju, sapludinot viņu kopā ar zaļo. Cik pludināšanas laikā zaļais nedaudz pazuda, es viņu vēl nedaudz uzklāšu, lai atjaunotu. Un atkal pludinām. Izpludināšu šo augšējo malu zem uzacis. Uzklāju vēl nedaudz lilā zīmuli un pludinu to tādā apļveida kustībā, neejot uz augšu. Tālāk ar parastu vatas kociņu notīrīšu plakstiņu, lai izveidot precīzāku līniju ielocē. Ja kaut kur pārcentos nedaudz ar tīrīšanu, atjaunoju atkal. Uzvilkšu šādu līniju gar skropstām, izveidojot šādu astīti gar to līniju, kur mēs zīmējām ar lilā un zaļo zīmulīti. Es parasti sāku zīmēt ar vidu. Un tad lēnām virzos uz sāniem. Kad lainerīts nedaudz apžuvis, atliekšu skropstas. Ingot ūdens noturīgo tušu. Iezīmēšu skropstas. Ar acīm pagaidām ir viss.
Tagad ķeršos klāt sejai. Mitrinošo krēmu es jau uzklāju pirms krāsot acis. Tagad es uzklāšu Inglot AMC tonālo krēmu. Nedaudz uzspiežu uz rokas. Un ar šādu te otiņu klāju tonālo uz visu seju. Kārtīgi uzklāt to gar matu līniju, gar ausīm, uz ausīm. Ja mati būs savākt, noteikti vajag uz ausīm arī klāt. Žokļa līnijas un var nedaudz arī uz kakla. Par cik man acis ir diezgan izteikti uzkrāsotas, klāšu divās kārtās, lai vairāk nomaskētu visas nepilnības sejas. Tālāk ar Inglot AMC korektoru nedaudz pakoriģēšu redzamās nepilnības. Lokus zem acīm, dažas pumpiņas, kas man ir ar pirkstu. Tagad atļaušu tonālajām un konsīlerim nedaudz iesūkties ādā un tikmēr iezīmēšu uzacis. Pirms izķemmēju tās. Mans pēdējā laika iecienītais veids, kā krāsot uzacis, ir ar šādu te Inglot Duraline un Inglot acu ēnām numur 342 palīdzību. Tātad, ko es daru? Es ar šādu parastas metāliskas paletītes uzklāju vienu pilīti, divas. Šī te Duraline, tad ņemu parastu slīpo otiņu un ar otiņas apakšējo daļu es nedaudz ieskrāpēju šīs tēnes iekš tā Duraline. Un tad es to visu nedaudz sajaucu. Šādi. Ja nepieciešams pievienoju vēl nedaudz ēnas klāt, lai iegūtu intensīvāku krāsu. Sāku zīmēt ar ārējo malu, ar astīti. Kāpēc es izvēlos tieši Duraline? Ļoti vienkārši divi iemesli. Par cik es tagad audzēju uzacis un man šī te apakšējā daļā matiņi ir vēl pavisam īsi un sanāk tādi šķīvi greizi. Tad ar šo ļoti labi var aizkrāsot. Un plus vēl acainas paliek ļoti noturīgas, gandrīz vai ūdens noturīgas. Ar šo te Duraline kopā sajaucot. Un ir 100% garantija, ka līdz dienas beigām uzacis paliks tur, kur viņas ir. Nekur neaizpeldēs. Ķeramies pie lūpām. Lūpām es izmantošu šo te Essence zīmolīti 12. numuriņš un apvilkšu kontūru lūpām un aizpildīšu ar to pašu zīmoli. Un iekrāsošu tās ar Essences 1. numuriņu. Tālāk ar to pašu Inglot konsīleru, ko es liku zem acīm, šādu pavisam mazu konsīleru otiņu, es pielabošu ārējo lūpu formu. Tagad ar uzacīm lūpām esmu pabeigusi. Pielabošu vēl nedaudz ar to pašu tonālā krēmu otiņu, kur man varbūt kaut kas savēlies, kamēr uzacis un lūpas taisīja. Un nopūderēšu tūlītās seju. Pūderi izmantojuši atkal jau Inglot no Freedom System 13. numuriņu un ar EcoTools pūderotu uzklāšu to uz visas sejas. Kā jau iepriekš stāstīju, nevis valkot, bet vienkārši tā kā iestrādājot to ādā šādām kustībām. Tālāk ar šādu te slīpotu sintētisku es uzklāšu Essence 30. numuriņu vaigu sārtumu.
Bet pavisam nedaudz, par cik acis un lūpas ir diezgan izteiksmīgas. Tad ar Essences bronzeri, pirmo numuriņu, un šādu te slīpu atkal jau sintētisku kotiņu. Uzklāšu šo te bronzeri zem vaigu kauliem. Nedaudz uz deguna. Un šāds izskatās gala rezultāts. Ja patika, spiežam patīk zem video un uz tikšanos nākamajās video. Tā.